Mani sauc Einārs, un šodien es tev vedīšu virtuālajā tūrē pa pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Viens no svarīgākajiem studiju priekšmetiem, kas šajā fakultātē ir jāapgūst, ir ķīmija. Visu veidu ķīmijas mēs apgūstam Jelgavas pilī, bieži vien arī veicam kādu eksperimentu. Pilī apgūstam arī galda klāšanas kultūru un veicam praktiskos darbus mācību virtuvē. Taču pie mums ir arī tik daudz citu interesantu, izaicinošu un aizraujošu studiju priekšmetu, kuri norisinās mūsu jaunasceltajā, ar tehnoloģijām aprīkotajā fakultātē. Šeit mēs praktiski mācāmies, kā ražot gaļas produktus, cept dažādus maizes izstrādājumus, šeit apgūstam mikrobioloģiju. Šis ir miniatūrs alvas brūzes, ko izmantojam praktiskajos darbos, bet šis ir fermentātors, jeb kā mēs saucam mākslīgais kuņģis. Mūsu laboratorijās rodas jauni produkti, tiek realizētas studentu, zinātnieku un uzņēmēju pārdrošākās idejas. Ja arī tu esi gatavs radīt jaunus produktus, kļūt par ēdināšanas un viesnīcas uzņēmēju vai pārtikas tehnologu, nāc un studē pārtikas tehnoloģijas fakultātē.